Ārprāts. Par karali bija tērpies āksts. Histriona mistērija, liela slodze jāiztur visam ansamblim. Masu skati mainās raibā notikumu ņirbā un aizrauj ar dinamisku ritmu. Samērā liela vieta ir horeogrāfiskiem elementiem. Kustību konsultants Alfreds Spura. Par sasniegumu jāuzskata vairākas asprātīgi veidotas mizanscēnas, sevišķi pirmajā daļā, kad spēles laukums sadalās it kā trijās daļās un visās tajās noris patstāvīga, bet visu izrāda vienojoša darbība. Tad pārējie attiecīgā skata dalībnieki bieži vien pasīvi sekoja centrālajiem notikumiem, tikai vajadzīgajā brīdī to papildināja. Šai pantomīmā katrs mīms darbojas ar lielāku uzdevumu un atbildību, mizanscēnas ir sarežģītākas un grūtākas. No šī viedokļa ansamblis pelnīs atzinību. Uz dinamiska fona 7 mīmiem, kas personificēs dzīvību, akstu, navi, laiku, likteni, karali, inkvizitoru, jātaino sava cīņa, konflikti un būtība jāpauž visa uzveduma kopīga doma. Un te nu sākas iebildumi. Domas virzība brīžiem ir neskaidra, pat pilnībā nesaprotama. Tā pazūd, pārtrūkst, par noteicošo kļūst ansambļa spēle, kas iesākto domu diemžēl nevienmēr virza tālāk. Un tad atkal izrādas kopīga kā audeklā ielaužas dzīvības, āksta, nāves un pārējo līnija, nekas nav būt pazaudēts, nobremzēts, izrāda rit tālāk. Bet paiet labs brīdis, līdz skatītājs atkal uztver vienojošo domu un var tai sekot. Histriona mistērija ir viens no grūtākajiem un arī neskaidrākajiem ar likera iestudējumiem. Ir skatītāji, kas mierina sevi ar šo domu, ka tam par iemeslu ir viņu pašu nesagatavotība. Režisora doma un vēlēšanās acīm redzot bijusi precīzāka nekā ansamblis, un arī pats režisors spējis to realizēt. Ansambļa solistu L. Ločmeles, B. Incekalnes, G. Plūmiņa, A. Pugačova spēle to nekādi nepadara skaidrāku. Otrā daļa ir mierīgāka, domai tajā ieradīta lielāka vieta. Visu uzvedumu saliedē izteiksmīgais, mērķtiecīgais skaņu materiāls, muzikālo ietērpu veidojis skaņu režisors Jānis Radziņš, kas, manuprāt, ir pats spēcīgākais iestudējuma komponents, kam pakārtojas mīmu kustības un visa darbība. Varētu to pieļaut, ja aktiera mīmiskais tēlojums būtu nevainojams, tagad jūtama disonance starp skaņu materiālu un aktieru tēlojumu. Uzveduma materiāls prasa dramatiskāku, atjautīgāku un izjustāku aktierisko sniegumu. Bet ansambļa spēki šim nolūkam ir vēl par vājiem. Vienīgi āksta lomu ar dzimuša mīma talantu spēlē Ancis Rūtentāls. Viņš arī rada neaizmirstamāko tēlu. Neviļus gribas salīdzināt viņa spēli ar Adamu Darjusu, Anklijā dzīvojošo amerikāņu mīmu, kas oktobrī skaļas reklāmas pavadīts, viesojās Rīgā, viesa koncerti bija bāli, kustības vienīgi ilustrēja darbību. Turpretī mūsu mīmam piemīt simpātiska žestu, mīmi, kas izjūta, kas pauž domu, runā, stāsta, dzīvo un klusē kustību valodā. Ja Anci Rūtentālu atbalstītu un viņam pašam pietiktu apņēmības, mīms viens pats spētu iestudēt veselu pantomīmu programmu un gūtu pelnītus panākumus. Man pārmetīs, ka es ar šādu domu ārdu ansambli. Bet bez dusmām un aizvainojumiem izanalizējot iespējas un ansambļa līdzšinējo vēsturi, daudzi piekritīs, ka ir vērts tā darīt, ka tas būtu racionāls solis. Histriora mistērija, vispārliecinošāk to dara Ancis Rūtentāls. Viņu izaudzināja ansamblis Rīgas pantomīma, mīma pienākums ir radīt jaunu, patstāvīgu ceļu. Tā varētu kļūt ne tikai viņa, bet visas latviešu pantomīmas uzvara. Atis Skalbergs.